šodien ziņās prezidents bija izteicies, ka šīs te jautājums ir tā sāsinājis sabiedrību. Prezidenta kungs, ja sāsina sabiedrību, tad kas ir jādara? Mēs varam pateikt viņam priekšā, bija jātaisa referendums, un tas ir tā, kā notiekās procesi demokrātiskā valstī. Šīs likums, nacionālo interešu likums, būtu piespiedis valsts prezidentu izsludināt referendumu, jo tās ir nacionālās intereses, attiecīgi šis te jautājums, ko viņš it kā aizvirzīja uz Saimu, nacionālo interešu likumu, ja viņš būtu ieviests, pilnā apmērā, valsts prezidents būtu spiests rīkoties iedzīvotāju interesēs un izsludināt referendumu. Ja šajā referendumā tauta nobalsotu par šo jautājumu absolūts vairākums, ka ir pret, vai arī par, viss kārtībā. Visai sabiedrībai un arī valdībai un prezidentam un visiem, jebkuram cilvēkam ir jāpieņem tas, ko ir izlēmusi sabiedrība. Šī gadījumā sanāk atkal tā, ka valsts prezidents un valdība ir rīkojušies sautīgos nolūkos.